Sveiki, es esmu Aleksandrs Mota, un šajā video es sākuši runāt par tēmu, par kuru daudz cilvēki jau ir man jautājuši, jau ir prasījuši, un es tikai sniedzu norādes. Paskaties to video, paskaties to struktūru, vai ne? Bet tagad es tev konkrēti pastāstīšu par dorsalgiju, muguras sāpēm, sāpēm starp lāpstiņām, sāpēm ribās, aizmugurē, protams, vai ne? Un šajā pirmajā video mēs runāsim par tām sāpēm, kas rodas sprūda punktu dēļ, par spriedzi starp lāpstiņām, un šajā muskulī, kas atrodas virs lāpstiņas, pleca muskulī, ko sauc par trapecveida muskuli. Lāpstiņa ir trīsstūris, kura pamats, platā puse ir augšā, bet virsotne ir lejā. Un aizmugurē, patiesībā priekšpusē, starp lāpstiņu un ribām ir muskulis, ko sauc par subskapulāro muskuli. Šis muskulis, ka tas ir spazmots, saspringts, un tam jau ir zināma tendence uz to. Tas traucē gan rokas, augšdelma, pašas pleca, locītavas kustībām, bet arī velk lāpstiņu zāru. Un kad tas to dara? Visi šie muskuļi, kas savienojas ar lāpstiņu un mugurkaulu, vai ar lāpstiņu un krūškuri, vai ar lāpstiņu un kakladaļas mugurkaulu, tie mēdz nonākt nefunkcionālā stāvoklī, sliktā stāvoklī. It kā tie būtu pēdiņās pārāk izstiepti. Labi? Un kad tas notiek šajā zonā starp lāpstiņām, šajā trapecveida muskuļa rajonā, vai virs lāpstiņas, vai pat nedaudz zem tās, parasti uzkrājās spriedze, rodas sāpes, vai arī tie slavenie trigger punkti, vai tie sāpīgie mezgli, vai ne? Un daudz cilvēku ar to cīnās, veic stiepšanos, masāžu, mēģina izmantot kādu tehniku vai likvidēt šos trigger punktus, kad patiesībā problēma ir šeit, lāpstiņā. Un tikai, lai atkārtot, iedomājies, ka es paņēmu šeit, izņēmu savu lāpstiņu. Šī ir lāpstiņas aizmugurējā daļa, un šī ir priekšējā daļa, kas atrodas starp lāpstiņu un ribām. Tieši šeit iziet tas muskulīts, par kur es runāju, ko sauc par subskapulāro muskuli, kas velk lāpstiņu zāru. Lai mēs varētu veikt šo inhibīcijas paņēmienu, uzlabot subskapulāro muskuli un atvieglot visu to sāpju, diskomfortu un paaugstināt spriedzes zonu, mēs aptversim lāpstiņu šādā veidā ar īkšķi, kas ieies starp lāpstiņu un ribām, un pārējie pirksti paliks aizmugurē. Lai to izdarītu, ja es gribu strādāt ar labo lāpstiņu, es uzlieku labo roku uz kreisā pleca, lāpstiņa būs šeit. Un es darīšu tieši tā, kā es teicu. Skatieties. Īkšķis ieiet aptverot lāpstiņu, uzmanieties, lai nepārvietotos pārāk uz vidu pie ribām. Labi? Aptver lāpstiņu, un šī roka, kas ir augšā, vienkārši atslāps. Un ar pirkstu tu meklēsi kādu jutīgāku punktu. Ej mierīgi, jo šis muskulis parasti ir diezgan saspringts. Pat ja tu nejūti sāpes šajā apvidū, kad tu piespiedi, dažreiz mēs pārsteigumā sabīstamies. Tāpēc esi uzmanīgs, spied lēnām. Lūk, aptvēri, atslābini augšējo roku un ar īkšķi meklē kādu sāpīgāku punktu. Tu vari vai nu ieiet dziļāk, padziļināt pieskārienu. It kā ar īkšķi atdalīt lāpstiņu no ribām, vai arī spiestu pašu muskuli meklēt lāpstiņas iečpusē, kur ir jutīgāks punkts. Kad atradīsi šo jutīgāko punktu, tu vari strādāt divos veidos. Pirmais veids ir veikt apļveida masāžu ļoti maigi, saglabājot šo sāpi pēc iespējas vieglāku. Veid šo masāžu, līdz sajūt, ka muskulis kļūst atslābinātāks, mīkstāks un sāpes mazinās. Otrais veids, kā strādāt ar šo jutīgāko punktu, ar šo muskuli, ir izmantojot išēmisko inhibīciju, jeb Jonesa inhibīcijas tehniku. Ko tu darīsi? Tu spiedīsi uz punktu, turot sāpes pēc iespējas vieglas. Un izmanto katru elpu, lai izelpojot vēl vairāk atslābinātu augšējo roku, vēl vairāk atslābinātu plecu, ļaujot plecam nokrist uz grīdas. Uzturi šo spiedienu, līdz sāpes pāriet, vai arī turi spiedienu 90 sekundes atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Pēc tam, kad es atradu 1, 2, 3 sāpīgus punktus un veicis darbu šo punktu inaktivāciju, tu vari vēlreiz pārbaudīt spriedzi šajos muskuļos.
meklē triggerpunktus un rokas kustību brīvību. Lielākajai daļai cilvēku visa šī sāpju un spriedzes zona no triggerpunktiem pazūd, kā ar burvju mājiem. Ja tas notika arī ar tevi, es vēlos, lai tu dari sekojošo. Tu jau esi sapratis vēstījumu, ko tavs ķermenis, tavs subskapulārais muskulis prasa. Tam ir nepieciešama atbrīvošana, nepieciešama relaksācija, jo tavas ikdienas aktivitātes, tavi ieradumi, tava stāja, tavi dzīvesveida ieradumi izraisa spriedzes uzkrāšanos šajā muskulī, vai ne? Tātad, tu izvēlēsies kādu konkrētu laiku dienā, izvēlēs brīdi, kad esi brīvs, vai nu no rīta, kad pamosties, pēc brokastīm, vakarā, pusdienlaikā, jebkurā laikā. Izvēlētajā laikā, kad esi brīvs, uzliec modinātāju savā telefonā un lai šis modinātājs atkārtojas katru dienu. Kad atskan modinātājs, tu ej un veic šī muskuļu inhibīciju tieši tāpat, kā mēs šodien iemācījāmies. Pēc tam sajūti, cik ļoti šī roka, plecs un viss ķermenis kļūst ērtāks, brīvāks un veselīgāks. Vēl viens padoms. Tas vēl vairāk palīdz, ja tu to pasaki skaļi. Ak, mana roka ir daudz brīvāka, mans plecs ir atslābis, es jūtu visu savu roku, visas sāpes un spriedzi, kas man bija, ir pazudušas. Es tiku devu savam ķermenim vairāk veselības, vairāk komforta un sev labāk dzīves kvalitāti. Var šķist muļķīgi to pateikt skaļi, bet, kad tu to saki skaļi, tu pievērš savu apziņu tam, tā uzmanību tam aspektam. Un tas palīdzēs tam ķermenim saglabāt šo labsajūtu ilgāku laiku. Un tas palīdzēs šim ieradumam ātrāk nostiprināties tavā ikdienā. Vēl viena lieta, ja tas tev palīdzēja, ja tu sajūti atvieglojumu, ja tie sāpīgie punktiņi, tie triggerpunkti pazuda kā ar burvju mājienu, tad tu parunā ar cilvēku, speciālistu, fizioterapeitu, ārstu vai pilates instruktoru, kurš tev uzrauga un saki, es redzēju video internetā, kur dr. Aleksandrs Mota runāja par subskapulāro muskuli. Viņš man iemācīja veidu, kā pārbaudīt un atvieglot. Kad es to izdarīju, man kļuva daudz labāk. Aleksandr, kāpēc man tas būtu jāsaka? Vienkārši tāpēc, ka šī informācija var palīdzēt labāk virzīt tavu ārstēšanu. Un, ja tev patīk šis video, ja tas tev palīdzēja, ja bija jauna informācija, padalies ar 2 cilvēkiem. Padomā par 2 cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs, kuri izjūt sāpes, sūdzas par sāpēm, spriedzi, plecu, lāpstiņas, kakla rajonā. Dorsālās sāpes, dorsālģija, kas ir tēma, par kuru mēs tagad runājam, un nosūt šo video viņiem. Vari nokopēt saiti, nosūtīt caur Facebooka, atzīmēt šeit zemāk, ja tu man skaties caur Facebooka, atzīmē šeit zemāk, ja tu man skaties caur Instagram. Vai arī nosūtīt šo YouTube saiti, ja tu man skaties caur YouTube, pa e-pastu, WhatsAppā vai jebkur citur, kur tu vēlies. Svarīgākais ir panākt, lai šis cilvēks noskatās video, jo tādā veidā tu vari ļoti palīdzēt uzlabot šī cilvēka dzīves kvalitāti un veselību. Tad es šeit arī beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei.